Labvakar šodien visiem. Atkal ar jums kopā ir Brigita, un mēs šodien runāsim par seksu. Podkāstā sarunas par seksu, man liekas, šodien mums ir jau 6. sērija, 6. reize, kad mēs tiekamies. Un nu jau ir pienācis decembris, un vēsie vakari mūs ir sasnieguši. Es ceru, ka visi tur, kur jūs esat un šodien klausāties, visi ir silti, mīļi un jūtaties lieliski. Es katrā ziņā tā jūtos. Nu, lūk, šodien mums ir viena no tādām ļoti svarīgām tēmām, par kur es vēlos parunāt. Man liekas, es katrā podkāstu sērijā saku, ka šī tēma ir svarīga, un tā arī ir. Visas viņas ir svarīgas. Vienkārši seks ir svarīgs, attiecības ir svarīgas, mīlestības ir svarīga. Galvenais pašsajūta jums visiem ir svarīga, gan katram ar sevi, gan attiecībās. Nu, lūk, un mūsu podkāsts jau tāpēc ir radies, lai mēs jums palīdzētu saprast, palīdzētu runāt par seksu vienam ar otru, uzlabot attiecības un uzlabotu jūsu sniegumu un sasniegumus gultā. Un tas viss nekādā veidā nebūtu iedomājams bez priekšspēles. Jā, un tātad tā šodienas mūsu svarīgā tēma ir priekšspēle. Es runāšu gan no sieviešu viedokļa, priekš sievietēm, gan arī priekš vīriešiem. Jo, protams, tad, kad klasiskās attiecībās, ja mīlēšanās procesā, sievietes uzbudinātība ir viens no vissvarīgākiem apstākļiem vai noteikumiem, priekšnoteikumiem, lai viņai būtu labs seks un arī viņa varētu sasniegt orgasmu. Tāpēc, kad iepriekšējās mūsu podkāstu sērijas es jau esmu runājis par to, kā notiek sievietes ķermenī uzbudināšanas process, visas ķermeņa funkcijas, kā norisinās, un es nespēju vien jums izteikt, cik svarīgi ir sievietei uzbudināties, un tas ir principā vienīgais un vissvarīgākais apstākļus, kas mums visiem ir jāzina un jāsaprot. Un es saku visiem, tā skaitā ir sievietes, kas varbūt tās par savu ķermeni to vēl nav izpratušas. Un jebkurā momentā savā dzīvē tas ir jāsaprot, kad, lai jūs sasniegtu orgasmu, jums ir jādod pašai savu laiks, jāpieņem tas, kad jūs esat tāda, kāda esat, un jūsu ķermenis reaģē uz pieskārieniem un apstākļiem tā, kā viņš reaģē, un jums ir tiesības to uzbudinājumu sasniegt savu ķermeņa noteiktā tempā. Uzbudinājums sievietei un arī vīriešiem ir atkarīgs ne tikai no fiziskiem apstākļiem, fizioloģiskiem apstākļiem, bet arī no psiholoģiskiem un emocionāliem apstākļiem. Sievietes tā kā erogēnā zona, jeb viens no tādiem viserogēnākām zonām izteiktām ir prāts. Un tā tas arī ir, tā nav nekāda klišeja, un tas ir tas, kas ir jāsaprot arī mūsu partneriem, kad ja es jūtos slikti, ja es jūtos nogurusi, ja mūsu attiecībās ir kaut kāds saspīlējums ar manu otru pusi, mums ir strīdi vai arī man ir stress darbā, es nespēju tik vienkārši pārslēgties uz to mīļošanās sajūtiņu, un man ir vajadzīgs laiks. Ja es esmu apmierinātā, atpūtusies, arī miega trūkums īstenībā un fiziskais nogurums pārslodze, tāpēc, ka mums ir liels un aktīvs dzīves ritms, darbs, bērni, māja, visādi citādi apstākļi. Viņi patērē mūsu emocionāli, un sievietēm ir ļoti svarīgi būt atpūtušām un priecīgām, pašapmierinātām, teikšu tā, tādā izpratnē, kad lai mēs esam apmierināts ar tiem apstākļiem. Protams, arī vīriešiem ir svarīgi, lai viņi jūtās izgulējušies un ir labs miegs, viņi ir labi atpūtušies, pēduši un dzīvē ir balans, un tas ir ļoti svarīgi, lai jūs turpmāk un mēs visi vispār mēģinātu tomēr ieklausīties faktā, ka tās balans dzīvē starp attiecībām un darbu, finansēm un mājām ir ļoti, ļoti būtisks viņu noturēt. Ir miljoniem veidu materiālu, kas palīdzētu jums to izprast un arī ieviest dažādas izmaiņas, lai jūs varētu savā balansu tā kā dzīvē panākt. Bet tas, jebkurā gadījumā, viss šis sākās no katra personīgā izvēles un izpratnes par. Es zinu, ka arī daudz šī brīdī var teikt, ka Latvijā mūsu gan apstākļi ekonomiskie, gan finansiālās iespējas daudzām ģimenēm ir tādas, kādas viņas ir, tāpēc, ka mūsu
mūsu mazā valstī viss ir daudz ierobežotāks nekā varbūt tās milzīgajās nāciju valstīs, kur finansiāli apstākļi ir daudz varbūt elastīgāk un valsts struktūras palīdz un atbalsta. Jebkurā gadījumā mēs paši esam atbildīgi par sevi, par savu labklājību, par savu mentālo stāvokli, un tas mentālais stāvoklis arī jūsu attiecībās un seksā. Mēs paši zinām, ka finanses ir viens no tiem apstākļiem, kas rada vislielāko saspīlējumu attiecībās, kas izraisa vislielāko stresu un strīdus, bet ja mēs esam par to tā kā saprotoši, zinoši un informēti, tad mēs arī šādos apstākļos spējam pieņemt un apzināties tos iemeslus, kāpēc mēs esam stresāji, un varbūt mums ir lielāka tendence uz konfliktiem. Katram ir individuāla situācija, ne par to mums šodien stāsts. Tās mums ir par to, ka viens no tātad priekšspēles seksa komponentēm ir izprast mūsu emocionālo stāvokli. Mums jebkuram ir tiesības, tā skaitā arī vīriešiem, ko es vēlos izstāstīt un uzsvērt, kad arī vīriešiem ir tiesības negribēt seksu kādā brīdī, ja? Un tas nav kaut kas tāds, par ko vajadzētu kautrēties vai kaunēties, vai arī otram vajag būt izprotošam par apstākļiem, ja es saku, ka es šodien nevēlos, teiksim, seksu, man ir tiesības tā justies, un arī manam partnerim ir smagas fiziski smagas dienas vai emocionāli smagas dienas, viņš ir nogurs, un arī viņam ir tiesības vēlēties iet gulēt, nevis nodoties seksam. Un tas nav nekas personisks attiecībā pret viņu vai pret mani. Mūsu attiecībās mēs par to runājam, jo katrs mēs esam cilvēki un arī vīrieši, lai arī fizioloģiski vīrieši ir daudz īsākā laikā gatavi nodoties mīlas priekiem un viņiem erekcija un tā kā uzbudinātības stāvoklis, tā arī skaitā orgasmu, viņi ir daudz vieglāk sasniedzami, bet tas ir tehniskais izpildījums. Nevajag iedomāties, ka vīriešiem nav nepieciešams emocijas ielikt seksā un attiecībās, un ka vīriešiem nevajag mīlestību, ka vīriešiem nevajag otru cilvēku, un ka viņi ir tādi, un tikai sievietēm visu to vajag. Tā tas nav arī vīriešiem, kuriem ir veselīgi emocionālais tā kā apstākļi. Viņiem ir nepieciešams otrs, mīļums, sarunas, uzticēšanās, attiecības, viņi ir spējīgi un gatavi dot mīlestību. Viņi ir gatavi lutināt savas sievietes visādos veidos, neatkarīgi no finansiālām iespējām un rocībām, bet vīriešiem tas ir tieši tikpat svarīgi kā sievietēm. Kas attiecās uz seksu, viņiem ir īsāks laiks, lai viņi uzbudinātos un būtu gatavi nodoties seksam, jo sievietēm tā tas nav, kā es esmu iepriekš minējis, mums tā tad nepieciešams vismaz 15 minūtes. Un tas ir mīļās dāmas minimums, kas mums ir nepieciešams, lai mēs sasniegtu orgasmu. Tajās 15 minūtēs, ja mēs esam tā kā emocionāli vispār atvērtas uz seksu, tad viena no svarīgām punktiem ir priekšspēle. Un šeit klausās kungi. Priekšspēle nenozīmē tādā lieta, kad jūs vienkārši sākat mūs aizskart, es domāju, fiziski mums pieskarties, uzreiz mesties pie mūsu intīmām zonām, teiksim, pie klitora, vai sniegt mums orālo seksu. Priekšspēle ir daudz smalkāka lieta, un izpētot daudzas intervijas ar sievietēm par šo tēmu, viena no lietām, ko es vēlos ieteikt kungiem, ir sievietēm patīk, kad ir ķircināšana, nezināmais, gaidas. Tas piešķir ļoti lielu tādu ekspektāciju, jeb gaidas tieši uz seksu. Mēs zinām, kas būs, un mēs jau to gaidam, un tas paaugstina to uzbudinātības momentu. Šeit ir viena atkāpīta no stāsta par priekšspēli tieši seksa laikā. Ir tāds tehnika, kas saucās uz robežas, jeb edging. Es par to atsevišķi vēl pastāstīšu, bet ir tāda tehnika, kad seksa laikā, jo sieviete tuvojas kulminācijai, tad vīrietis apstājās un piebremzē to, lai viņa nesasniegtu orgasmu. Un tad, kad tas atkārtojās atkarībā no jūsu attiecībām un dinamikas 2-3 reizes, tad 4. reizi vai 5. kad tas orgasms tiek sasniegts, tad tas orgasms ir ļoti, ļoti izteiksmīgs un ļoti spēcīgs. Nu, lūk, un tā tad arī gaidas pirms pašu procesa, pirms seksa dienas, sagaidot vakaru, teiksim, pa dienu, jūs varat šo te gaidas kāpināt. To var darīt ar dažādām īziņām, saziņām, fotogrāfijām, ķircinošām tur stāstiņiem, cik jūs esat savstarpēji atvērti kaut kādām
neķītrīgām sarunām vai izziņām. Man ir bloga raksts internetveikalā pspot.eu, ir bloga sadaļa, tur bija sextings tādas bloga rakstiņš, kurā jūs varat pasmelties ar idejām, kā jūs varat pa dienu čatot viens ar otru, izmantot dažādas emociju zīmītes, lai tā kā parādītu, kas otru sagaida vakarā, kad jūs satiksieties vai nu mājās, vai nu uz randiņu, vai nu kāds jums tur ir plāns abiem kopā. Tas ir viens veids, tātad kaut kādas tādas ķircinošas, ievadoši veidi, kā jūs otram pasniedzat, ko jūs varbūt tās tā kā sagaidat, kas jums kārojās, ko jūs ar viņu darīsiet vakarā. Tas viss ir ļoti, ļoti forši. Un tas arī pakāpina sievietēm un arī vīriešiem to notikumu gaidas, kas vakarā būs, nu, kad mēs tur abi satiksimies. Tā ir viena, un tā ir tā viena daļa no priekšspēles, kas notiekās mūsu dienas laikā. Un tas kāpina to momentu, kad jūs satiksieties un jums notiks foršs seks. Šeit ir tāda lieta, kad domas dalās arī par to, vai seksu vajag plānot. Ir cilvēki, kuriem patīk spontānie seksiņi, visādi netipiskās vai tipiskās vietās, bet negaidīt. Tādā ziņā iepriekš nesaplānoti nodošanās mīlas priekiem. Un tas ir forši. Ja? Un ir otrs veids, kad cilvēki plāno, ka viņiem seks būs tajās un tajās dienās un pēc darba, un viņiem ir kaut kāda tā kā rutīna ieradums, un viņi ir gatavi šim, ka vakarā viņiem tas tur sagaida mājās. Vai nu, ka viņi tur dosies savā randiņu vakarā, un tad pēc tam viņiem noteikti būs seks. Tātad ir cilvēki, kuriem viedoklis devs, un es noslēdzos pie tā, kā mēs katrs individuāli nav pareizā atbildi katram. Kā jūs paši jūtaties. Ir cilvēki, kuriem patīk spontānais, bet kas ir forši tiem, kas ir tie plānotāji, un tas nemaz, manuprāt, nav nūģiski, ja? Vai tā tīzli, kad jūs plānojat arī savu seksu, jo tas ir viens no aspektiem šādai plānošanai, ir tieši tas, ka jūs jau zinat, ko vakarā gaidīt, un līdz ar to jūsu psihe un psiholoģiski, emocionāli jūs jau gatavojaties, un tas kāpina jūsu tā kā uzbudinājumu ķermenim. Jūs zināt, kad vakarā var gaidīt foršu pamīlēšanos ar savu draugu vai draudzeni vai sievu vai vīru. Līdz ar to tam ir arī labā puse, un nevienmēr viss spontānais ir tieši tas, kas ir nepieciešams. Šeit atkal nostrādās katram tā individuālā personība, kāda mēs esam. Tad, kad mēs vakarā esam tikuši pa dienu, jau esam viens otram atsūtījuši visādas neķītrākas īziņas un izstāstījuši, ko mēs vakarā ar otru darīsim, esam jau morāli gatavi un emocionāli un visādi citādi uzbudināti, tad nākošais ir, protams, jau sākās tā priekšspēle. Viena no priekšspēles momentiem varētu būt arī, pieņemsim, randiņi, ko jūs darat kopā, kas nenozīmē uzreiz tā kā varbūt gultā mesties iekšā tieši pirms seksa, bet randiņi kopā aizvest, tā kā izrādīt mīļumu, rūpes par otru cilvēku, nezinu, varbūt tās randiņa laikā aizvest un vai uz kino aizvest. Tas būtu tā kā priekšspēles moments, izrādot rūpes par otru, tas pats pieskārieni tajā procesā, ka jūs esat pie galda, nezinu, sveču gaismā, viss tā romantika sievietēm ir ļoti patīkās, un vīriešiem tas ir liekas varbūt tā leimi, bet realitāte tāda, ka mums jau patīk, ka mūs tā kā izrāda mums kaut kādu uzmanību un apliecinājums. Tam pat nevajag būt kaut kam baigam, pietiek varbūt tās, ka jūs padomājuši un atveduši mums puķīt mājās, kaut arī mēs dzīvojam, piemēram, kopā, tas vienmēr patīkam. Un tāda saviļņojoša pateicības sajūta par sīkumiem sievietei īstenībā paaugstina viņas libido un vēlmi nodoties seksam un vairāk tā kā pieķerties un partnerim un gribēt viņu šīs mazās lietas. Tāpat arī, ja partneris palīdz arī mājas solī un ir atsaucīgs un ir tā kopības sajūta, ka jums viss ir kopējs, ne tikai tur prieki vai seks vai sarunas, bet arī kaut kādi mājas praktiskie darbi, nomazgājam trauks kopā, izpurinam, nezinu, tur gultu vai uzklājam gultu un iznesam miskasti, viens to, otrs šito, uztaisam kopā vakariņas mājās. Tas arī varbūt ir tāds priekšspēles process, kurā sieviete emocionāli pieķerās partnerim, jo tā kopā būšana, tas atbalsts, ko otrs tev sniedz, ir tāds, kas tev rada to kņudinošo emocionālo saikni, un tas jau ir viens no tādiem labām sastāvdaļām, lai būtu laba harmonija arī gultā tai skaitā. Un vīriešiem arī ir tā, ka vīriešiem patīkās, viņi veido kontaktu ar otru cilvēku un partneri tieši darot kaut kādas lietas. Ja sievietēm ir ļoti svarīgi runāt, tad vīriešiem izteiktāk svarīgi ir darīt lietas kopā. Un tāpēc arī šīs
tā kā moments, ka jūs darat kaut kādas lietas kopā, ne tikai nostrādā sievietē, ka viņi ir forši, priecīgi, pateicīgi, ka jūs esat ar viņu tā kā sadalījis kaut kādas darbiņus, bet arī vīrietim, ka jums ir tā pieredze, krājās kopējā pieredze, kur laikā jūs viens otram, nezinu, drošājat pa dibenu, vai kaut kādas neķītrības parunājat, vai izsakat komplimentus, mīļie kungi, neskopājieties ar komplimentiem sievietēm, jo, protams, mums ir dažādi, tur varbūt tās savējās domas, īpaši, ja attiecības ir sākuma posmā, kaut gan arī pēc tam tas ir svarīgi, mēs gribam patikt jums un mēs gribam izrādīties, un katru reizi, ka jūs mums pasakat komplimentus, tad mums tā kā tas ir vēl patīkamāk un paceļ pašapziņu un tā drošības sajūta, kad mēs jums patīkam tāds, kāds esam. Tas jau ir arī tāds moments, kad tajā seksā sieviete ir svarīgi atvērties un uzticēties un ļauties, un lai es ļautos, man ir svarīgi tā kā zināt, ka es tam cilvēkam vīrietim patīku, ka mani tur fiziskie defektiņi, kas man pašai liekas, man ir, viņam tas ir tāds, viņš to neievēro, es esmu viņam tur viskaistākā tieši tāda, kāda es esmu, un to var nenoguruši vīrieši atkārtot, un tas, ko vīrieši bieži vien dara, ir tas, ka viņi pasaka komplimentu, un mēs tur nesarunājam ar draugu, viņš man pasaka komplimentu, un tad es viņam pēc nedēļas prasu atkal, vai es viņam tur patīk, vai viņam tas vai šits patīk, lai viņš man tā kā pasaka to kaut kādu komplimentiņu. Un viņš saka, bet es jau tev, mīļā teicu tur nedēļu apakaļ, kad tu man tur patīsti, tur viss skaistākā, un es tā kā, man nedara, ka tur nav tāds tā kā avansā iedot uz mēnesi, ja čalis man pasaka, ka, es viņam patīku, tas tagad uz mēnesi ir miers. Nē, mīļie, nē, tāds nestrādā. Sievietēm jūs droši varat teikt, jo vairāk, jo labāk komplimentus. Kamēr mums, kā saka, vēl tā kā iesēžās, un mēs līdz galam noticam, ka tiešām mēs esam viskaistākās. Un tad turpiniet atkārtot un teikt tos komplimentus visu mūža garumā. Ja? Tas nav tāds izsmeļams moments. Labi, tad, kad mēs esam tikuši ar darbiņiem mājās, komplimentiem, vakariņām un vispārējo, tad mēs tiekam jau līdz tam, kad sākam viens otru izģērbt. Tāda sākās visa karstākā priekšspēle. Un tas ir tas arī moments, kuru mēs tur vēlamies šodien izrunāt sīkāk. Tātad drēbes ģērbjam nost seksīgi viens otram, katrs sevs atkarībā no apģērba gabaliem, kādos mēs tur esam iespīlējušos. Ja? Nav tik viegli apspīlēt uz džindus, otram nostīt, tāpēc esam atsaucīgas. Jo sievietes parasti ir tādos vissarežģītākos apģērba gabalos iespīlējušās un palīdzam arī bišķiņu otram partnerim, ja viņš nevar atrast, kad krūšturas tā kā taisās vaļā no priekšpuses, jo ne visas vēl kā klasiskos krūšturus un apakšveļas komplektus, tad palīdzam un pašas arī kaut ko daram, ja ir ļoti sarežģīta apģērba gabala mums tā kā pamanījušies uzvilkties. Lūk, un daram to ar tādu, varbūt, ja ir kaislīgs moments, var arī tās drēbes plaisas nost, bet, esam pragmātiski un praktiski, ja tas viss tomēr maksā naudu, jebkurā gadījumā viens otram tā kā saudzīgi izturamies pret drēbītēm. Viena no būtiskām priekšspēles komponentēm ir skūpstīšanās. Skūpstīšanās ir zinātniski pierādīt, kad skūpstīšanās tā kā mums enerģētiskā un tādā emocionālā līmenī mūs satuvina, jo tas ir tāds process, kur mēs viens otram tā kā esam ļoti, ļoti tuvi, un tas ir ļoti uzbudinoši. Lūpas ir viens no erogēnām zonām cilvēku ķermenī, un skūpsti ir vispār vesela māksla, es droši vien teiktu tā. Mēs skūpstamies tikai ar tiem, kas mums patīk, jo tas ir ļoti tāds ielaišana otru cilvēku savā personiskā laukā, emocionālā personiskā laukā, intīmā personiskā. Un attiecīgi tā saikne, kad cilvēks skūpstās, ir tā kā tas viens no toņiem, kas nosaka jūsu attiecību dinamiku un to dziļumu. Un arī no tā uzbudināšanas faktora pēc Ķīnas medicīnas tā kā zīmējumiem un plāniem, kā iet mūsu meridiānas, tad lūpas ir tiešā veidā saistīts ar sievietes vagīnu, un uzbudinājums no skūpstiem ir tiešā veidā ietekmē to, ka tas kāp arī sievietes uzbudinājums. Mēs tam varam ticēt, varam neticēt, bet es par to stāstu, lai jūs zinātu, ka skūpstīšanās viens no tādiem uzbudinošiem procesiem un priekšspēlē ir, un vispār mīlēšanās procesā šīm te jābūt ir vienai no tādām sastāvošām komponentām, par kurām nedrīkst aizmirst. Skūpsti var būt maigi, kas izsaka tādas emocijas, un skūpsti var būt kaislīgi un dziļi, un tās paši franču skūpsti.
Viņi ir tieši tie, kas uzreiz iedarbojas uz mūsu psiholoģiju, uz emocijām un to uzbudina fiziskajā plāksnē kāpina. Tas gan ir svarīgi vīriešiem un arī sievietēm, līdz ar to skūpsti. Otra lieta, kas attiecās uz skūpstiem un priekšspēles procesā, ir pieskarieties un skūpstiet sievietē kaklu, arī vīrietim, ja, abi partneri darbojās paralēli, tas nav vienvirziena vai viena cilvēka pasākums, tas ir divi cilvēki un attiecīgi arī skūpsti un auslipiņas, kakli, pleci, rokas, tās ir erogēnās zonas, kas palīdz uzbudināties, un tiem priekšspēles procesā gan skūpsti palīdz, gan viegla glāstīšana un masāža, glāstiet savas sievietes ķermeni arī tad, kad viņi ir apģērbti un arī izģērbšanās procesā. Tas viss palīdz radīt to intimitāti un atslābināt sievieti, lai viņa tā kā ļaujās procesam. Tas ir priekšspēles viens no nosacījumiem un uzdevumiem, principā ir atļaut sievietei justies droši. Tad, kad viņa tiek izģērbta, tad viens no aspektiem, kas ir jāņem vērā, protams, sievietes dažkārt samulst, kā mēs izskatāmies, vai mēs esam tur skaistas un fiziski, un atkal tajā brīdī ir tas moments, kur jūs varat vīrieši apliecināt, ka tu esi viskaistākā, tas ķermenis ir skaists tieši tāds, un tu tur esi viss tieši tas, ko otrs ir vēlējies, jo tas atkal ir kaut kāds moments nākošais solis atklātībā, kad tu tā kā esi kails otram pretī. Izprotiet tos momentus, izprotiet tos emocionālos aspektus un esiet atbalstoši, saprotoši. Tas pats attiecās arī uz sievietēm, kad sievietes maz izsaka komplimentus vīriešiem, varbūt tās mums viņi patīk, un, protams, ka mums vīrieši patīk, bet mums ir jāiemācās sev arī otram partnerim vīrietim sniegt to informāciju, ka viņš mums patīk, ka viņš ir skaists, kad, viņam ir skaists tur rokas, viņam ir spēcīgas rokas, varbūt tās tiem komplimentiem ir jābūt nedaudz cita tipa, varbūt vīriešiem nav tik aktuāli, vai viņš ir skaists un mati, viņam labi izskatās, bet tas, ka viņš ir spēcīgs, tas, ka viņš pašpārliecinās, tas rada viņā to drošības sajūtu arī attiecībā uz jums, un arī sievietēm viena no aptaujā veiktajiem datiem ir tāda, ka sievietēm viena no seksīgākām lietām vīrietī liekas tā pašapziņa, pašpārliecinātība, kas izpaužās pieskārienos tajā, kā viņš ap mums darbojās tieši priekšspēles un seksa laikā. Bet mūsu attieksme pret vīrieti var parādīt viņam to vai apliecināt, ka tas, ko viņš dara, ir pareizi, ka viņš mums patīk un ka mēs viņam tā kā dodam zaļo gaismu, jā, tas viss ir forši un caur komplimentiem un sarunu tajos momentos arī mēs kā sievietes varam piedalīties un viņu atbalstīt un pacelt viņa pašapziņu. Un arī, protams, komplimenti par to, cik viņam ir skaists viņa loceklis. Tas vienmēr ir kaut kas vīriešiem ļoti patīkams, un tas ir viņa vīriešu lepnums, un tāpēc dāmas nekad neliedziet viņiem iespēju, ja jums ir un jūs to vēlaties, protams, visu komplimentus un visu darbību seksā, un attiecībās es saku, ir jābalst uz atklātību un jābūt patiesam. Ja jūs tā jūtaties, tad jūs to sakat. Varbūt sliktās lietas uzreiz nevajag noklusēt, bet tām ir savs laiks un vieta, kad par viņām runāt. Bet mēs darām, tā skaitā ir orālie seksi, par kuru es neatceros, vai es podkāstā esmu runājusi, bet bloga rakstos es esmu rakstījusi par to, kad sievietes, ja veic orālo seksu, un tas pats arī attiec vīriešiem, ja viņi dod orālo seksu sniedz sievietēm, ir svarīgi, lai tas process patīk tam, kas to dara, gan saņēmējiem, gan sniedzējiem, tad abiem bez vārtiem tās sajūtas būs daudz patiesākas, un mēs jau jūtam, ja otrs mānās, mums ir tā sajūta, ka tur kaut kas īsti nav, pat ja viņš saka, nē, man viss patīk. Jā, tāpēc atklātība un tas ir svarīgi, kā es iepriekšējos podkāstā minēju, protams, formāts, kā mēs kaut ko koriģējam situācijās ir svarīgi, bet tas ir cits stāsts, to jūs iepriekšējā pārraidi varat noklausīties, ko es minēju par tādām lietām formātiem, kā mēs kaut kādas kritiku izsakam seksā, tīpaši vīriešiem, un arī sievietēm ir svarīgi, ja man kaut kas nesanāk un draugam nepatīk, es labprāt gribu, ka viņš man to lietu pasniedz daudz, tā izjust, tā kā smalkjūtīgāk un nevis aizvainojošāk ar kaut kādu uzbraucienu. Nākošais tātad process ir glāstis pieskārieni jau, kad tā kā tas jūs esat iekarsoši, ja, tad procesā tad pieskārieni krūtīm. Sievietēm ir krūtis ir uzbudinoši un fakts, jeb zona, par kurām nedrīkst aizmirst. Es jau esmu rakstījusi blogu rakstos par to, kādas tehnikas ir krūts masāžai un krūts, kā krūtis apčubināt, lai uzbudinājums kāpinātos un ko galvenais tur nedarīt. Tāpēc, kad tas, kas ir jāatcerās, ka krūtis ir ļoti jūtīgas.
Tātad krūtis vajag atcerēties, kad, piemēram, pieskārienu krūšu galiem, kur ir ļoti jūtīgi, ja, vajag to darīt maigi, izjust pakāpeniski, un tā kā nevajag brukt krūtīm virsū ar pilnu jaudu uzreiz viņas mīcīt. Kaut gan mīcīšana, es jums teikšu, ka man ļoti patīk. Izmantojiet lubrikantu, es esmu joprojām lubrikantu vēstnese Latvijā. Un es ceru, ka es neesmu vienīgā, bet izmantojiet lubrikantu vai masāžas eļļas, tad, kad, jau mēs esam kaili, protams, drēbes nevajag šmucēt, bet, lai stimulētu krūtis un uzbudinājumu, sāciet tātad krūšu tehniku ar krūts galu, arī neuzreiz pieskaries pirmām kārtām krūts galam, bet tā kā ap krūti kopumā un tuvinieties tam centram, un sākumā maigāk, un tad arī intensīvāk, stingrāk. Un ko es jums gribu teikt, nespaidiet tā kā plāceņus. Bet man ir blograksts pspot.cu, intīmpreču internetu veikala blograksts sadaļā. Pameklējiet, tur ir tehnika tieši kā veikt krūšu masāžas un uzbudinājumu procesu un ko nedarīt. Ļoti labs rakstīns, es jums noteikti ieteiktu. Viens no svarīgiem aspektiem atkal jau ir runāšana, mīļās dāmas, ja jums kaut kas nepatīk, kaut kas ir par ātru, kaut kas nav tādā tempā, kā jūs jūtaties labi, tad šeit jebkurā procesā ir vīrietim tas jāpasaka, jo viņš nevar jūs uzminēt, kā jūs jūtaties, un viņš cenšas no visas sirds, ticiet man, bet, un nevajag ciest, ja, jums tur, man nepatīk, jo tā sajūtiņa, ka jūs uzbudināties, un viņš kaut ko otrs izdara nepatīkamu, viņš uzreiz var uz jūsu atmest atpakaļ uz 0 punktu, ja, jūs tā kā tas uzbudinājums ir tāds termometriņš, iedomājamies, tad mēs esam pie 50 tikuši, un tad viņš kaut ko dara, un tas nepatīkam, vai tas nekāda sajūtas nerad, un tad mēs esam 0 punktā, otrs domā, ka mēs esam jau pusītē, bet īstenībā jūs sakal, esat 0 punktā. Līdz ar to laicīgi runāt, koriģēt roku, palīdzēt kaut kā pakustināt, parādīt priekšā, palīdzēs jums abiem sasniegt vēlamo rezultātu seksiņā. Labi, tātad, kad esam tikuši un turpinājuši par krūtīm, tad, kad sieviete jau ir uzbudinājusies pietiekoši, ja, tad jūs varat doties pie viņas intīmajām zonām uz pirmo stāvu, ja tā drīkst teikt, uz lejas daļu, un tad arī uzreiz nemetieties virsū klitoram ar rokām vai ar mēli, kā jūs esat iecerējuši šo izvērst procesu. Bet sāciet ar to, ka jūs glāstat viņas kājas, ciskas un iekšdaļu, iekšstilbus kājām, un tad arī apkārt ap kaunuma lūpām, nepieskaroties tieši klitoram, jo klitora kājas ir mums tātad gar visām kaunuma lūpām abās pusēs, viņas ir ļoti jūtīgas un ļoti uzbudinošas, un sāciet ar to izmantojot joprojām daudz eļas un slīdvielas. Jo šī procesā, kā jūs zinat no iepriekšējiem raidījumiem, tātad sievietes mitrums izdalās vagīnā kaut kādā procesā, bet tas nenozīmē, ka tur visur apkārt ir viņa kļuvusi mitra, tik ātri tas nenotiek, un katrai sievietei tas ir dažādāk, bet tās eļļas un lubrikanti pilnīgi noteikti jums palīdzēs, par skādi nenāks. Jo, protams, labāk ir, ka tā berze ir slīdoša, patīkama, iespējams izmantojot kaut kādus foršos, sildošos lubrikantus vai krēmus, tagad tur ir tik liels preču klāsts vispār piedāvājums sortiments, ka tur var apjukt, un es sagatavošu blograkstu šonadēļ iznāks, kurā es esmu sagatavojis jums vadlīnijas, kā iegādāties dāvaniņas, kurā būs arī šādas te preces no intīmpreču veikala pspot.cu, bet visā visumā tās piedāvājums klāsts ir milzīgs, un es arī sākšu iet cauri precēm, ieteikumiem, ko pamēģināt, kā pamēģināt, un varbūt tās arī, ko, nav bijis veiksmīgs mans izmēģinājums, ja? Kas ir viens no variantiem, nevis visiem protams, derīgais tā kā process. Lūk, tātad nemetamies virsū uzreiz klitoram, un tad, kad sāciet ar klitoru kājām, nepieskaroties pašam klitoram, un gar kaunumu lūpām, veiciet maigas kustības un masāžas, un tad, kad sievieti jūs jutīsiet pēc elpas, kad mēs esam uzbudinātas jau, un tad var pieskarties klitoram, sākumā netieši ar to galviņu, kas ir pāri, mums ir caucās, cepurīt, sauksim par tādu cepurīt, ja klitors nav atseks pilnībā, jo viņš ir ļoti, ļoti jūtīgs, un tas, ka jūs viņu spaidat, ja, mīļie kungi,
bez sajēgas, tas varbūt nepatīkam, tāpēc, ka pamēģiniet, pat nerunājot par tādu jūtīgu punktu, pamēģiniet sev uz rokas ilgstoši spaidīt vienu punktu. Viņš pēc kaut kāda brīža kļūst nejūtīgs. Tieši tas pats notiek arī tur lejā mums, un līdz ar to, ja jūs esat mēs neesam pietiekoši uzbudinājušās, un jūs tas klitors, apvidus un viss tas mums nav piebriedzis, un mēs neesam tādā stāvoklī, šies te intensīvie stimulācijas procesi var būt nepatīkami un ilgstoši pat neizturami. Un atkal jau, ja es esmu jau tikus līdz kaut kāda uzbudinās stadijai, šitā te mešanās virsū manam klitoram un viņa intensīva rīvēšana rada divus efektus. Viens ir tas, kad man tas ir vai nu nepatīkam, vai nu sāpīgi, un es esmu atkal nulles punktā no uzbudinājuma viedokļa, vai arī vēl nākošais notiekās, kad es tā kā, nevēlos turpināt šo te procesu, un atkal jau mums tā kā ir jāsāk no pirmā soļa atpakaļ, lai no tā izvairītos, esam maigi, un ļoti kolosāla tehnika ir, kuras iepriekšējos podkāstā aprakstīju, bija tā tieši tā kā orālais seks ar roku var taisīt vai ar mēli, kad klitoram sākumā viņu piespiež tā kā podziņu un tur. Neko nekustiniet, nevibrējiet, nedariet. Un tā tehnika, tā ir vienkārši izcila. Man ir, es nezinu, tas tāds neatņemams sastāvdaļa manā seksa dzīvē. Viņa ļoti regulārs izmanto šo tehniku, viņa tiešām ir ļoti kaifīga, kad jūs nevis to klitoru tur rīvējat un vaksat, bet ka jūs viņu piespiežat sākumā kā podziņu ar visu to cepurīti, un tikai pēc tam veicat tādus maigas kustības, un sākat viņu stimulēt nedaudz intensīvāk, un tad atkal atkāpjaties un intensīvāk, un tad, superīgi sajūtai. Lūk, līdz ar to katra sieviete ir savādāk, un galvenais ir savstarpēji šajā brīdī runāt un vērot, kas otram patīk un nepatīk, un sieviete tad arī parādīs. Un tas jau ir tāds pēdējais galējais punkts, kas ir priekšspēles procesā, jo pēc tam uz priekšu tad jūs jau varat nodoties jau pašai penetrācijai un dzimuma aktam, kas jums atkarībā, tur ir abiem prātā. Lūk, man liekas, ka es visu laiku mēģinu iekļauties kaut kādās 30 minūšu podkāstu sērijā, un tas man neizdodas, reti. Un šī tēma atkal man ir tik svarīga un mīļa, kad es esmu pār 30 minūtēm. Lūk, ko es gribētu tad uzsvērt? Dodam sev laiku, gan sievietes un mīļie kungi, dodiet mums laiku, tā kā uzbudināties un procesā, jo jūs sasteidzat lietas un uzreiz metaties mums virsū, rauģi drēbes nosti un metaties virsū stimulēt mūsu klitoru, mēs bišķiņ mēs aizveramies emocionāli un arī varbūt fiziski, tāpēc, kad sievietē tiek uzlikts tāds emocionāls sloks, kad mēs gribam jūs iepriecināt, kungi, un mums ir tā sajūta, ka tad, kad jūs uzreiz metaties mums stimulēt, jūs gribat, lai mēs ātrāk sasniedzam to orgasmu, un tad, kad mēs tiekam kaut kā nepatiesi steidzināti šī procesā, tad mēs dabonam pilnīgi pretēju efektu. Mēs tā kā nevis atveramies, atslābinamies un sasniedzam orgasmu, mēs tā kā aizveramies, saspringstam un galīgi nesasniedzam orgasmu un aizjam uz otru pusi. Mēs notēlojam jums orgasmu tikai tāpēc, ka mēs gribam jūs iepriecināt, bet tas nav noticis, jo sieviete nevar sasniegt orgasmu, ja viņa ir sasprindzināta. Caur klitoru stimulāciju orgasmu, protams, tehniski sasniegt ir vieglāk, bet mēs pilnīgi noteikti varam aizmirst par orgasmu no dzimuma akta, no G-punktu stimulācijas vai no kā tam līdzīga. Lūk, tāpēc turam prātā, kādas ir mūsu katra individuālās vajadzības un īpatnības, un dzimuma īpatnības, un sievietēm vajag ilgāku laiku, un respektējam to, bet sākam respektēt arī sevi, un esam atklāti pret sevi, un saprotam, kas mums patīk un nepatīk, un esam atklāti pret otru un stāstam, un palīdzam viņam izprast, kas mums patīk, nepatīk, un vīriešiem tas, manuprāt, viņi ir ļoti atvērti uz to, kad mēs viņiem palīdzam, tā kā vadām seksā, lai mēs pašas tā kā sasniegtu savu baudu. Un viņi ir gatavi to laiku darboties ap mums un ar mums, lai mēs būtu uzbudināts pilnā apmērā un spējīgi sasniegt savu baudas virsotni. Un sievietēm šeit sakal vēlos uzsvērt, ka nav tāda nepareizās sievietes, vai jūs neesat kaut kāda defektīva, kas bieži vien izskan, ja jums vajag ilgāku laiku. Ja? Es minēju kaut kādā momentā, ka sievietēm vajag 14 minūtes, bet ir ok, pilnīgi normāli, ja jums vajag 20, 25, 30 minūtes. Ir dāmas, kurām nepieciešams pa 40 minūtes, ja?
Un tas nenozīmē, ka ar viņām kaut kas nav kārtībā, vienkārši viņas psiholoģiskais stāvoklis, emocionālais stāvoklis, pieredze par seksu, spēja atslābināties, vai arī vispār spēja pieņemt sevi ir tāda, kāda ir, un fizioloģija viņai paredz to, ka viņai nepieciešama 40 minūtes, lai nodot to seksam. Un tas ir forši, jūs varat kopā tur ar savu mīļoto darboties 40 minūtes un sasniegt tur augstākās pilotāžas baudu. Nu, lūk, mēģiniet, darbojieties, skatieties, kas jums patīk, kas jums nepatīk, runājiet viens ar otru. Tas ir galvenais, kas mums visiem ir jāatcerās par seksu, tāpēc mēs te runājam sarunās par seksu tomēr, lai mēs zinātu, kad visi to dara un tas viss ir normāli. Un vēl viena no lietām, ko jūs varat izmantot vēl priekšspēles procesā, ir dažādas arī seksa rotaļlietiņas, ir vibrējošas, man patīk gan klitoru stimulātori, bet klitoru stimulātoriem es par to gatavošu varbūt tās vēl materiālus par to, kad klitoru stimulātori vibratoru mantiņas tādas ir, bet nenovest līdz orgasmam, bet tā kā līdz tai robežai un atkāpties, ko es tā kā podkāstu sākumā minēju, tā edžinga sadaļa ir, kad jau mēs esam tikuši līdz priekšspēles tai sadaļai, kur mēs tā kā aiztiekam manas intīmās zonas ļoti, ļoti intensīvi, tad tur var izmantot seksa rotaļlietas, un man tās klitoru stimulātori patīkās, tā kā nevis līdz galam pabeigt un sasniegt orgasmu, bet tieši tā kā gandrīz, un neko. Un ir vēl tādi interesanti, tā kā ar spīlītēm, dažādas rotaļlietas vibrējošās, es pielikšu blogu rakstam klātī vai šim te podkāstu rakstam klātī pspot.eu mājaslapā, kura viņa tā kā spīlīts, kas apņem jūsu zonas, pieņemsim, tas varētu būt krūtsgala, ja? Nevis tiešā veidā uz klitoru, bet ap klitoru, tās klitoru kājiņas stimulē, kad vibrators viņš tā kā stimulē, tas nozīmē, ka jums nav tieši intensīva, tā kā stimulācija uz to erogēno zonu vai punktu, bet ap viņu un tās vibrācijas tā kā rada to uzbudinātību procesa laikā. Un tad, kad jūs esat abi divi kaili gultā un tur skūpsaties un nododaties, nezinu, savstarpēji masāžai, jo es gribu teikt arī, ka sievietes pilnīgi mierīgi var mīcīt savu mīļoto ar eļļām un masēt viņu. Arī vīriešiem patīk, ka viņa rokas masē un plecus un muguru kā tādu sadaļu no mīlēšanās procesa. Tad arī šādu te mantiņu jūs varat ieviest pa vidu, ievilkt procesā, kurus vibrē un stimulē un palīdz to noturēt uzbudinātībai, pat viņu kāpināt. Tas nenozīmē, ka pats vibrators tajā brīdī aizvieto tieši orgasmu sasniegšanu, bet to priekšspēles detaļa viņi varētu būt. Ļoti foršas mantas tādā veidā ir, ko es arī varētu ieteikt izmēģināt pāriem, ja jūs esat atvērti un jums interesē šādas intīmās rotaļlietiņas. Lūk, tātad neaizmirstam par lubrikantiem, neaizmirstam par individuāliem tempiem, neaizmirstam par to, ka sievietē vajag ilgāku laiku, lai uzbudinātos, un atceramies, ka mēs katra esam unikāli, un tas ir pilnīgi normāli. Un, manuprāt, es šodien esmu pārsniegusi savu morāli noteikto laiku, cik šis podkāsts būs garš. Paldies jums! Esmu galveno jums izstāstījusi. Es iesaku visiem mēģināt, ļauties, runāties, izmantot daudz lubrikantus, un es ļoti, ļoti novēlu, ka jums šodien būtu foršs seks un lieliska priekšspēle. Un, ja ne, tad rītdienai saplānojiet, kā jūs visu dienu viens otram rakstat kaut kādas mazās neķītrās uzbudinošās īziņas. Tas tik stilīgi. Palasiet blogu rakstus intīmpreču veikalā pspot.eu par sekstingu. Es vēlos teikt šim veikalam pspot.eu paldies par to, ka viņi atbalsta šo podkāstu. Mēs ar viņiem sadarbojamies arī blogu rakstu sērijās, lai palīdzētu jums zināt, kad sarunas par seksu ir forši, ka tas notiek ar visiem, mēs visi to daram, un tam nav jābūt tumsiņā zem segas viens otram acīs neskatoties. Seks var būt tik kolosāls, un attiecības var būt tik lieliskas. Izbaudiet, mēģiniet, testējiet. Atgādināšu jums tikai, ja jūs vēlties uzdot kaut kāds jautājums vai tēmas, par kurām man būtu jāpameklē informācija vai par ko jūs vēlties, lai es runāju, rakstiet uz info@pspot.eu. Tie e-pasti nonāks pie manis, un es mēģināšu atbildēt uz tiem un sagatavot jautājumus, bet atbildes. Sekojiet pspot.eu sociālajos tīklos, ir TikTok sērija iznākus viņiem, vai tu zināji, interesanti tādi ar humoru piestienu seksa faktiņi, bet, kas ir arī patiesi faktiņi, kas varētu jums arī reāli dzīvē un sadzīvē un attiecībās noderēt.
Tādu sekojiet viņiem Instagram akauntā pspot.cu, viņiem ir arī Facebook mājaslaps un, protams, pierakstieties jaunumos viņu mājaslapā pspot.cu un uz saziņu. Tiekamies nākošanai, runāsim par kaut ko jaunu, runāsim par dāvanām. Jā, būs šonadēļ blogpostiņš un nākošanai es jums stāstīšu par visām superīgām mantiņām, ko jūs varat viens otram uzdāvināt. Lai jums izdodas, čau, mīļi, atā!